Sveiks, mīļās sirdsdraudzenes! Sveicam jūs raidierakstā, un šodien uz sarunu pie manis ciemos ir Dārta Sedlaniece. Sveika, Dārta! Čau! Un mēs šodien runāsim par identitāti, par patiesību, par to, kādi plāni un kādas domas Dievam ir par mums, un Dārta varēs padalīties ar savu ceļu un to, ko Dievs viņai ir atklājis. Man liekas, būs riktīgi svētīgi, un es Dārtai došu vārdu iepazīstināt ar sevi, un arī iedrošinu jūs noklausīties pilnu Dārtas liecību Latvijas Kristīgā radio arhīvā. Tiešām ļoti varana liecība par to, kā Dievs ir bijis uzticams, un Dārtas dziesmas ir viens no manām mīļākajām latviešu valodā reāli. Piemēram, mana mīļākā dziesma, ko es varu visu laiku dziedāt, Tu esi mūsu ārsts. Kas par ritmu, kas par melodiju, kas par vārdiem, vienkārši skaista dziesma. Tā kā, jā, Dārta, pastāst nedaudz par sevi, kas tu esi un par mūziku tavā dzīvē. Jā, nu es esmu. Īstenībā es vakar tieši pildījis, beidzot es iegādājusies, dabūjis tādu plānotāju I am. Zini, tāda ir kristīga meitenes izdod, un īstenībā es iedrošinu tās meitenes, kuras vēl meklē sevi šobrīd tik izdevīgi viņu iegādāties, un tur ir rakstīts, jā, tur bija pirmais uzrakst kaut ko par sevi, un es domāju par šo sarunu, kas es esmu? Pirmkārt, es esmu Dieva mīļotā meita, jā. Es esmu viņa meita, es esmu sieva, es esmu 4 bērniem mamma, es esmu meitene, kurai ļoti patīk slavēt Dievu, un viņa žēlstība arī viņš man dod tādas, slavas dziesmas, kas man vēl vairāk iepriecina. Man ļoti patīk staigāt ārā, pastaigāties, būt ārā. Nepatīk koža rokās degunā un visur citur. Tāds sals nepatīk, bet man patīk būt ārā, tad, kad ir patīkams laiks. Man ļoti patīk būt dārzā, un pēdējā laikā man ļoti patīk mīcīt mīklu un cept maizi. Visādas jaunas lietas es atklāju par to, kas es vispār esmu. Un es vēl joprojām atklāju, kas es esmu, ko es protu un kas man patīk. Tā, jā, un Dievs devis ir rakstīt tādas dziesmas. Un paldies Dievam par to, jā. Pagājuši, kad jūs uzrīkojāt Ziemassvētku tādu koncertu sēriju, un es biju saslimt 2 koncertiem, jo viņš bija tik labs. Wow, slāva Dievam, man prieks to dzirdēt. Jā, es ticu, ka varbūt arī kāds ir dzirdējis, bet ja nav, tad tas bija kaut kas, ko Dievs pamudināja. Viņš man pacēla pamodnē naktī. Un es negribēju celties, jo es biju nogurusi, un es biju stāvoklī, un man jau bērniņi 3, un tas arī paņem, un es, Dievs, tagad nē. Un viņš man pamodināja tā, ka pārdabiski blakus istabā skanēja modinātais, kurš nekad nav skanējis, ja? Un es pieceļos, un man Dievs saka, un kas tagad tevi kavē visu to, ko es tev esmu iedevis pierakstīt, ja tās idejas par šo pasākumu? Un tad man vajadzēja pamosties, jā. Jā, un atceroties to šogad, kad nāca tas pats laiks, tuvojās, it kā tu domā, Dievs, vai šogad arī nevajag, bet man jau nav ko dot, es esmu nogurusi bērni un maziņš bērniņš uz rokām šobrīd. Un tad man zvanīja draudzene Evija no Ozolnieku draudzes, un viņa saka, Dārta, es gribu taisīt svinīgas vakariņas, varbūt tu gribi pievienoties, lai es atceros pagājušo gadu un varētu šogad ar kaut ko līdzīgu, un es viņai saku, nē, man nav ko dot, es esmu pilnīgi tukša, bērni ir mani izpumpējuši. Un interesanti, kad paiet dažas dienas, un es ieslēdzu uz televīzora Bauskas dievkalpojumu, nezinu kāpēc, kaut kur bija ieraudzījis, kad jā, un pirmā dziesma, man liekas, jā, pēc aizlūkšanas ir viens otru mīliet, ko dzieda Pēters Upelnieks. Un mani tā piepilda ar prieku, ar mīlestību, ka es saprotu, Dievs, bet man tagad ir ko dot. Un ka viņš tā kā arī atnāk tāds, un tagad tev nav ko dot, ja? Tiešām nav. Un es pateicos Dievam, kad pat tajos brīžos, ka man liekas, es neko nevaru, viss ir beidzies, nav vairs ne jaunas dziesmas, ne nav spēka. Dievs vienkārši savā žēlstībā atnāk un saka, lūdzu, ņem,
ej, dari, dod tālāk. Nu tā, Dievs ir ļoti, Amen. ļoti labs. Tieši tā. Jā. Jā, tad varbūt pastāsti klausītāji nedaudz par savu ticības ceļu, cik ilgi tu jau esi ar Dievu un kāds viņu atradi. Jā. Cik ilgi es esmu ar kungu? Nu, zin kā, es esmu it kā bijusi pusaudzis un arī pirms pusauģu gadiem tā kā augusi kristīgā ģimenē, bet kaut kā, nu, varbūt tāpēc, ka kaut kā citādāk to visu redzēju, tādu realitātes davu vai patiesību mājās vai vienkārši ikdienā ar tiem cilvēkiem apkārt, nu, aizgāju prom no Kristus. Un jāsaka, pēdējos 6-7 gadus es tā īsti varu teikt, ka es esmu sastapusies, atgriezusies un zinu Kristu tā pa īstam. Jo tas, kas bija tādā pusauģu vecumā, laikam bija tāds, nu, tāds vieglprātīgāka tāda pazīšanās, ja, tad tagad es tiešām zinu, kas ir Kristus un priecājos par to. Un, jā, es neiešu tā detaļās, jo tiešām ir jau tā stāstīts, bet es ieraugu, cik nozīmīgi ir, kad vispār mēs kā bērni esam bijuši draudzē, jā, kad mēs esam dzirdējuši patiesību, lai tajā brīdī, tad, kad tu dodies it kā pārbaudīt pasaules, pat nezinu, kā to nodefinēt, jā, bet, nu, tu tādā tīneģeru vecumā bieži vien, nu, es nevaru teikt tu vai kāds konkrēts cilvēks, bet man bija tā, ka es laikam kā gribēju, nu, sacelties un tā kā darīt ne tā kā visi, vai varbūt pat ne tā kā būtu pareizi. Likās, tagad, kad tā atskatos, liekas, nu, vai tad es to nebiju dzirdējis, ka tas ir grēks, vai ka to nevajag darīt. Bet tā gadījās, tā bija, un es ticu, ka Dievs to pieļauja. Es vēlāk sapratu, ka Dievs arī atklāja, kad ir kaut kādas lietas, kurām tu izēji dzīvē cauri, tu tajā brīdī nezini, kāpēc, bet Dievs vēlāk atklāja, nu redz, tādēļ, lai tu varbūt kādam citam līdzīgā situācijā būtu kā atbalsts blakus, vai tādēļ, lai tu saprastu arī citus, kaut vai tos pašus neticīgos cilvēkus, kurus mēs bieži vien kā kristieši no augšas vērojam, un viņš ir labs, viņš ir slikts, viņš dara labi, viņš dara nepareizi, grēko. Jā. Jo tur jau vajag tādu baigo gudrību un mīlestību no Dieva, lai tu vispār varētu pie kādas sirds pieklauvēt, vai ne? Nu jā, un tad Dievs man tā ļoti, ļoti mainīja, jo īstenībā man sanāk, ka es savu vīru satiku. Mēs nesen šī gada oktobrī nosinējām 5 gadu kāzu jubileju. Es viņu satiku tātad vēl aptuveni pusgadu vai gadu pirms. Un vēl mazlietiņu pusgadu pirms es tikai tā riktīgi satvēru Kristu, un Dievam īstenībā bija man sirds, nu jāmaina, jānojauc visi mūri, visi es pati varu, es pati māku, es visu zinu, lai vispār kāds varētu pie manis piekļūt. Un tas bija tāds brīnišķīgs īstenībā process, lai tu kļūtu jūtīgāks tam, ko Dievs tevi ir sagatavojis, lai tu ieraudzītu īstenībā, jā, ja mēs runājam par identitāti, tad man tajā brīdī, kad Dievs jauca tos manus egoistiskos mūrus, ka es pati varu samaksāt rēķinus, es pati varu atnest maisus no veikala, es pati varu salabot, es pati varu sarunāt kādu, kurš var salabot, man tādu vīrieti vispār dzīvē nevajag, jo bija vilšanās ar vīrieti, ja. Tad Dievs kaut kā tā to sirdi mainīja, ka es sēdēju virtuvē un raudāju par to, ka man jāatnes. Mājās ir iepirkuma maisi 2, pilnas rokas, smagi maisi, un es raudu, jo es esmu sieviete. Kāpēc man ir jādara kaut kas tāds, ko Dievs kā sievietei nav paredzējis? Tādus smagus maisus nest un darīt tādus, vīrišķīgus darbus, ja, pildīt tos vīriešu funkcijas. Interesanti, ka Dievs ļoti tā mainīja to manu domāšanu vispār par to, kas es, kas tad esi? Tiešām tu esi tas viss? Vai tevi es esmu radījis kā sievieti, kā trauslu būtni? Jā. Tas bija kaut kas, ko man Dievs tā
tas bija tas process, lai vispār es pie sava vīra varētu, vai pareizāk, lai viņš varētu man piekļūt, ja, lai es vispār viņu saredzētu vai ļautu viņam ienākt manā dzīvē, uzrunāt. Un, jā, tas bija tāds foršs, tagad es varu teikt foršs process, bet Dievs tā riktīgi mazgāja un darīja to procesu nepatīkamo bieži vien. Jo ne jau mums patīk skatīties uz savām neizdarībām, nevarēšanām vai varbūt pat kaut kādu nepareizi pieņemt to patiesību, ja? Ka tev liekas, ka, es visu zinu pareizi. Un arī, jā, es vēl joprojām par to domāju, cik interesanti, ka tas viss bija jāpiedzīvo, lai gan es taču, esmu svētdienas skolā gājusi, zinu patiesības, kas ir sieviete, kas ir vīrietis, bet Dievam vajadzēja vēlreiz atgādināt, vēlreiz uzrunāt. Tā. Jā, amen. Jā, un tad, kad Dievs pieskārās, un tad, kad es ļoti droši vien ļāvu vispār, kad tas Dievs var man arī uzrunāt, tad bija patīkams tas process, ka es zinu, ka es pirmajā gadā skatījos un domāju, ārpēc, cik skaista daba, cik skaisti Dievs visu ir radījis. It kā taču katru gadu tai pašā vietā dzīvoju, tur tajos pašos ceļos staigāju, bet kaut kā jāierauga, cik skaisti. Dievs tev tā kā atklāja visu no jauna, noņem kaut kādus 10 plīvurus, ja kas tev bijuši. Jā, tā es atgriezos un vēl joprojām ar viņu dzīvojos. Ceru, kad izturēšu līdz galam. Jā, tiešām. Tā. Līdz galam Kristus uzvarā. Bet jā, tas, ko tu stāsti, man arī riktīgi atgādina. Pirmkārt to, ka es arī esmu Dievam prasījusi, Dievs, kāpēc man vajadzēja iet cauri tik sāpīgām un nepareizām izvēlēm un pieredzēm savā dzīvē. Un jā, kā tu teici, ka tā ir liecība par to, ka Dievs ir ar mums visās ielajās un ka tagad es varu būt līdzās un liecināt un dot cerību meitenēm, kuras arī ir līdzīgās situācijās, un Dievs arī tiešām ir bijis uzticams tajā, un šobrīd es arī strādāju kopā ar jaunu meiteni, kur ir tādā pašā dzīves situācijā, kā es biju pirms es atgriezos, un es viņai tagad varu būt līdzās un tiešām nest Kristus gaismu, un es viņai vienkārši, un viņa ir tik atvērta vienkārši dzirdēt par Dievu, un tas ir man tāds, milzīgs Dieva, apskāviens, ka viņš dara visu jaunu, viņš izmanto mūsu sāpīgās pieredzes un mūsu salauztās sirdis, lai nestu gaismu un savu žēlastību citiem cilvēkiem tālāk. Un tas ir to vērts, tiešām tās visas ielēs ir tā vērts, ka es varu tagad par to liecināt. Un arī tas man atgādina no vēstules ebrejiem, kur ir teikts par to, kā Dievs, kā labs tēvs, viņš pārmāca mūs, jo viņš mūs mīl, un viņš neļaus mums iet bez pārmācības, jo viņš zina, ka tas mums pašiem beigās nāks tikai par sliktu, ja mēs nesaņemsim no viņa šo pārmācību un šo vadību tālāk. Tā kā paldies, ka padalījies tiešām ar tavu liecību, un es noteikti iedrošinu klausītājus noklausīties pilnu versiju, kā Dievs vērš visu par labu, un ka viņš ir gādīgs un uzticams Dievs. Un tad pastāsti nedaudz vispār, tu nedaudz pieminēji savu vīru un kā jūs satikāties, un tā, tad mums arī klausītājs ir ļoti romantiskas būtnes, daudzas varbūt tās pastāsti, kā tu viņu satiki, un tu jau nedaudz pieskāries tam, kā tie mūri tev vajadzēja, Dievam strādāt pie tiem mūriem un nojaukt viņus, bet kā jūs satikāties? Es viņu laikam pirmā reizi satiku, kad Jelgavā mūsu draudzē Kristus mācekļi Dobeles šosejā 100 bija pielūgsmes vakari, un viņš bija atbraucis kalpot kā gaismotājs, un viņš bija vienkārši tāds ļoti drosmīgs čalis, kurš nāca un gribēja man runāties, un es biju ļoti tāda, gribu teikt, sasaistīta,
un nenāca man runāt, es nezinu neviens pareizās kristiešu frāzes, nesen esmu tikai atnākusi atpakaļ, es nezināšu, ko teikt, ak, Dievs, nemāku vēl, neesmu neko iemācījusies, nu, neesmu izlasījusi grāmatu pareizo un vispārējais rokas grāmatu. Jo īstenībā ir bijis tā, kad tu, ja esi tādā, nu, kaut kādā, es negribu teikt apmēnā, bet mums arī kristiešiem ir kaut kāda tā valoda, Jā. kas, mēs tā kā tāds aizsaks, ja? Mēs mākam skaisti runāt, bet tur paliek pazūd tas dziļums, pazūd tā patiesība īstenībā, jo mēs vienkārši tādu, nu, pieklājīgi sarunu mums ir, ja? Un jā, viņš nāca man tā drosmīgi ar mani parunāt, bet es no viņa tā kā ļoti ātri tiku vaļā un aizbēgu prom. Un viņš teica, nē, nu vispār tāda augstprātīga meitene. Bet es vienkārši nezināju, ko man ar viņu runāt, es taču nevaru, es vispār neko nezinu. Jo liekas, ka visi jau, kas te ir kristieši augstākajā līmenī, kas beigās nemaz tā nebija. Un pēc tam bija arī skaņotājs, kas bija mūsu kopīgs draugs, un viņš uzaicināja mūs uz kopīgu video filmēšanu. Es tur tā kā bija dāņu vīrieši, kas ir ierakstījuši dziesmu, un es vienkārši filmējos kā tēls ar savu Emīliju meitiņu šajā te videoklipā. Un atkal priekšā Klāvs, kurš ir gaismotājs. Bet es tajā laikā vispār par attiecībām vīriešiem vispār nedomāju. Nu, viņas kā tāds būtnes tur ir, jā, bet es ar viņiem pasmējos, parunāju, bet nekad neskatos tālāk. Bet viņš tā ļoti labi tika ar maniem bērniem galā, un mēs tur daudz smējāmies. Viņam likās, ka es ļoti smieklīgi, un tā, ka es nervozēju, es ļoti daudz jokoju, un tā kaut kā. Un tad Dievs mainīja to manu sirdi. Bija vēl kādi tie pielūgsmes pasākumi, un pienāca Aneta Kozlauska, un ik pa laikam īstenībā visi man bija teikuši, es par tevi lūdzu, es domāju, nu forši, paldies, ka lūdzat, un redzēšanos. Un Anita arī pie manis pienāk, un viņa saka, Dārta, tu tāda starojoša, tu esi kādu satikusi? Un es viņai saku, ka nē, es vienkārši esmu starojoša, es esmu vienkārši priecīga, man viss ir labi. Jā, zini, es par tevi lūdzu. Nezinu, kas tajā reizē notika, bet es šo viņas frāzi, es par tevi lūdzu, pārdomāju braucot mājās, pārdomāju esot mājās, un vēl dienas dažas nesu sev līdzi. Un Dievs droši vien uz mani sirdi runāja, jo es sāku domāt par to, ka visi par mani lūdz, nu visi, kas ar mani satiekas, viņi saka, ka viņi par mani lūdz, bet es par sevi nelūdzu. Jo, nu, tad, kad Dievs būs lēmis, tad es jau to pareizo vīrieti satikšu, un tad, kad būs pareizais laiks, tad, nu, var sakot, es visu atstāju Dieva ziņā. Atkal jau tās pareizās frāzes, no kurām vienkārši, kā saka, kā tikt vaļā no visiem, kuri nāk ar tiem 10 jautājumiem. Un tad es sapratu, ka Dievs tā spēcīgi runā, kad, nu, tu visu kaut ko gribi, gaidi varbūt no Dieva, bet tu neprasi viņam. Jā, viņš zina visu, mēs zinām, ka vārdā teikts, ka viņš zina, pat pirms mēs lūdzam, bet tomēr viņš sagaida, ka mēs tā kā lūksim. Un tad es, liekas, ka mēnesi no vietas katru vakaru gāju gulēt un lūdzu par savu nākotnes vīru, ka viņš būtu tāds, kurš mīl strādāt, tāds, kurš mīl bērnus, kas nav viņa bērni, jo man bija 2 bērni tajā brīdī, un es sapratu, ka ir svarīgi, kad ir vīrietis, kurš mīl bērnus, pat ja tie nav viņa bērni. Tāds, kurš ir atbildīgs, tāds, kurš labi gatavo ēst. Ja sautīgi nolūki man arī bija. Un tāds, kurš mīl, kurš mīl pavadīt laiku kopā, kurš mīl. Un tad es tādu lūdzu ilgstoši, un tad mans tas kopīgais draugs Ansis Simaks, kurš ir skaņotājs, viņš man uzaicināja uz GLS, ja tu zini, tāds ir pasākums. Kaut kā mēs tur jokojamies, tad atbrauc taču uz Rīgu, tad atradīsim tevi, te ir vietiņa, kur tu var arī kalpot kā brīvprātīgais, un es domāju, ka ņāzē mani, bet es tajā laikā bieži vien teicu jā, iespējām, un es aizbraucu uz Rīgu un satiku šos puišus,
un skatījos ar lielām acīm, wow, nekad nevarēju iedomāties, kas vispār notiek, lai pasākumu sagatavotu. Jo tā kā man, kā slavētājiem, uzkāpt uz skatuves, jau tā, ka viss ir savilkts, salikts kopā un viss ir skaisti, nenojautu, kas notiek aizmugurē, un tad es arī ar lielām acīm skatījos, kādu darbu tie puiši veic, lai skaņa būtu, lai gaismas būtu, un tajā pasākumā, jā, es vairāk ieraudzīju to Klāvu, kurš tur bija, bet viņš bija tāds ļoti noslēgts, jo viņam arī bija nesen beigušās kādas attiecības, un sāpināts viņš bija, un viņš tā kā, ļoti uzmanīgi bija par visu, un es redzēju, jā, ka viņš kādā brīdī grib ar tevi tā kā parunāties un tā kā draudzību veidot, bet kādā brīdī viņam tā kā saslēdzās, nē, viss beidzam sarunu, man jāiet strādāt, tā. Un tajā reizē My Radiant You slavēja, un es uzkāpu augšā. Pirmām kārtām tajā GLS-ā bija viena lekcija par sievieti, kurai bija vīrs, kurš bija aizgājis uz trenžeru zāli, un trenžeru zālē viņam kaut kas ar sirdi notika, un viņš tur nomira. Un viņa dusmojās mājās esot, kāpēc viņš nav mājās, un tagad vakariņu laiks, un tā. Un man laikam bija kaut kāds neizsāpētas sāpes par savām iepriekšējām attiecībām ar savu bērnu tēvu, kurš arī bija izgājis pa mājas durvīm, pazudis, un man bija dusmas, pat nezinot, kas ar viņu īsti ir noticis. Un es tajā reizē riktīgi akaldējos tā izmazgāju, es tur sēdēju, man liekas, visu lekciju vienkārši raudāju. Pēc tam, kad bija slavēšanas laiks, uzgāju augšā, un es skatos, kā Klaus gaismo, vai pareizāk slavē Dievu ar gaismām. Ārprāts, cik tas bija skaisti. Es nekad nevarēju iedomāties, man kā slavētājiem liekas, tu dziedi, tā ir tava slava, ja. Bet tas cilvēks, kurš tur groz tās podziņas, tu nekad nevar iedomāties, kad viņš to redz citādāk, un tas ir viņas pienesums, tā ir viņa slava. Es iemīlējos redzot, kā viņš mīl Dievu, kā viņš mīl viņu slavēt, jā. Jo es zināju, cik tā ir liela vērtība, kad tas puisis, kuru tu satiec, ka viņš pazīst Dievu, ka viņš mīl Dievu. Tas ir, tā kā man ir bijuši attiecības ar vīrieti, kurš puisi pareizāk, jā, kurš nemīl Dievu, kurš nepazīst Dievu, viņa dzīve aiziet nebūtībā, un viņš mani velk līdz šajā nebūtībā, tad kad tu redz, ka viņš mīl Dievu, tev ar to pietiek. Tev ar to pietiek. Bet Dievs palēnām rādīja visas tās lietas, ko es biju lūgusi. Tā kā tādas atslēdziņas, vienas durtiņas vaļā, otras durtiņas vaļā. Kad viss tas, ko es lūgusi, ilgstoši esmu par savu nākošo vīru, viss tas ir viņā. Un tā es to Klāvu ieraudzīju, jā. Un iemīlēju, un vēl joprojām mīlu. Wow. Man tiešām trūkst vārdu. Tas ir kaut kas tik īpašs, jā, un tik skaists. Un es arī gribu uzsvērt vēlreiz, vai mēs varam to atkārtot, ka vīrietis, kurš mīl Dievu, tā kā meitenes, meklējiet tādu vīrieti, vai ne, meklējiet vīru, kurš pazīst Jēzu, kurš seko Jēzum, kurš mīl Dievu. Tā kā tiešām lūdzu, meitenes, nepieļaujiet tādus kļūdus, kā es esmu savā pagātnē pieļāvusi, un Dārtai bijusi sāpīga pieredze, vai ne, ar neticīgiem puišiem. Meitenes, meklējiet un lūdziet par ticīgiem vīriem tiešām. Jā, īstenībā man pat tagad citreiz ir tā, ka paldies Dievam, jā, ka viņš pazīst Dievu, un citreiz ir dusmas, mēs pieņemsim, pastrīdamies, kā normāli cilvēki. Pastrīdamies, katrs savu taisnību gribam pierādīt, jā. Un tad mans vīrs zina, ko dara, viņš iet uz blakus, iztad paņem bībeli un lasa viņu. Man ir pilnīgi tāds, jo redz, viņš pat tādos mirkļos iet pie Dieva un saka, Dievs, tiec galā ar to sievu, es nevaru viņu tik dēlā, dod man risinājumu, un man jau nav citādāk, es arī tieši tāpat saku, kad Dievs, es nezinu, kā viņam iestāstīt. Kaut gan īstenībā bieži vien jānomirst sev, lai rastu to
kompromiss, bet mums abiem ir viena grāmata, pēc kuras tiekties, viena grāmata, no kuras mācīties, viena grāmata, kur meklēt patiesību, un viena grāmata, kur man sākumā vispār ļoti bieži bija tā, kad es paņemu bībeli, kad kaut kas liekas, nu nav labi. Un Dievs tev nomierina. Viņš tu atver vārdu, un viņš tur sāc lasīt, it kā, nu, ierast to, tā kā uz priekšu, ko tu esi sācis lasīt, ja tur. Bet tieši tajā laikā ir kādas raksturvietas, kad saka, bet esi mierā, sirds, esi mierā. Un tad domā, wow. Nu, jā, es nezinu, kāpēc. Man ir tāda doma, domājot par šo sarunu bija, bet Dievs lika domāt par to, ka es nezinu, kāpēc pusauģu gados un jauniešu gados, kad it kā mēs esam dzirdējuši, zinām, labs ir labs, slikts ir slikts, bet ir kaut kāda vēlme pārbaudīt, nu, nē, šī situācijā noteikti būs citādāk, ja? Vai nē, nu, Dievs, nu, bet šis būs tas izņēmums. Žēl, bet jāsaka, ka nezvai tas būs izņēmums, jo ar Dievu īsti nevar tā, nu, ir vai nu labs, vai nu slikts, vai ne balts, vai nu melns, nu, nav īsti bēžs, nav īsti, nu, bet varbūt šoreiz. Jā, ir arī cerība, ir arī brīnišķīgas reizes, kad tu dzirdīji, kad meitene vai zēns bijis neticīgs un tagad ir kļuvis ticīgs. Jā, Dieva žēlstība ir mežonīgi liela, neizskaidrojama. Bet bieži vien manā gadījumā bija jāiziet cauri tādām ciešanām, ka man bija cilvēki, kas teica, Dārts, nesaprotu, kā tu vispār to spēji izturēt, ja? Jo man bija puisis, kas bija sākotnēji brīnišķīgs, labs, skaists, jauks, viss forši, un pēc laika narkotikas, alkohols, ballītes, neusticība, nu viss iespējamais, jā, bet es tāpēc, ka pazinu Dievu, es tā ar cerību vienmēr skatījos, nu, bet kaut kad taču tas beigsies, nu taču beigsies. Nebeigsies, nebeigsies. Ja Dievs, protams, neiejauksies pa vidu, bet tu vari, kā saka, ir arī, jā, nu, izvēlies svētības vai lāsts savai pusauģu meitenei, savai meitiņai, saku, ka Dievs rāda, kad ja tu izvēlies to ceļu, tu apzināti ej to ceļu, un tas nav Dieva ceļš, tāds nav viņa prāts, tātad tu izvēlies lāstu pa lielam. Bet ja tu paklausi Dieva vārdam, ja tu paklausi tam, ko viņš saka, tu izvēlies svētības. Nu, ko tu gribi šodien? Lāstu vai svētības savā dzīvē? Jā, tas ir tāds, par ko daudz nākas domāt. Vispār man šķiet, mēs esam uzkāpuši uz kaut kā ļoti, ļoti īpaši, par ko vajadzētu arī turpināt runāt, bet es arī tagad savām draudzenēm cenšos visu laiku atgādināt un ieteikt un parādīt, ka, nu jā, ka mēs neesam atbildīgas par tā puiša glābšanu. Mēs viņu neizglābsim. Tas varbūt notiks no Dieva žēlstības un tiešām tie ir milzīgi izņēmumi, kur tiešām puisis atgriežas pateicoties meitenes, nezinu, piemēram vai liecībai, es zinu tādus gadījumus, vai ne, bet viņi ir tiešām retums. Tas, kas visbiežāk un visdrošāk tiešām tavā dzīvē nesīs tev svētību, ir tas, ka tu lūgs par savu vīru, ka tu būsi nodevusies Dievam un ka tu arī savu partneri izvēlēsies kā Dievam nodevušos vīrieti, vai ne? Jo, nu, vispārējais ir tāda laimes spēle. Mēs nevaram dzīvot ar potenciālu, ka, nu, viņš jau ir tāds labs cilvēks, nu jā, viņš Dievu nepazīst, bet, nu, gan jau, nu, es viņu izlūkšu, es viņu izglābšu, es viņam to, vai ne, un tu visu laiku liec sevi glābēju vietā, bet Jēzus tikai glābējs. Jā, nu, mēs nevaram izglābt nevienu, un bieži vien ir tieši otrādi, tas sanāk, ka tu pats eji pa to burbuli, ja, ka tu ļauj, ka viss tas, kas tevī jau ir iesēts, viss, kas tevī ir plaucis un ziedējis, tiek nogriezts, un tu paliec tāds pelēks un nevarīgs un negribi neko savā dzīvē vairāk. Jā, man pat bija, es atminos, ka nekad dzīvē tā nav bijis, jo diezgan skaidri, paldies Dievam, man mamma vai kā bija bieži vien par nāvi runājuši, kad
nāve ir briesmas, ja tev jāsaprot, ka tu vari svecēji uzlikt pirkstu virsū un tu sāp deg, tu nevar noturēt, tu novāc labāk to pirkstu nost, bet ellē tas ir 1000 reiz karstāk, 1000 reiz briesmīgāk, 1000 reiz vairāk, ilgāk. Vai tu to gribi? Un tajās attiecībās esot tikai vienu reizi bija tādas, gan jau, ka nāve bija diezgan tuvu, staigāja sātens un ārdījās, un ka man bija tāds, man likās, es negribu dzīvot. Es negribu vairs dzīvot, es nevaru, Dievs, vairs to panest. Jā, paldies Dievam, ka bija, varbūt jāsaka, paldies Dievam, ka bija bērni, kas bija tā mana vienīgā cerība, vienīgā vēlme dzīvot, vienīgā vēlme izturēt, ja. Bet visādi citādi, nu, manā gadījumā bija pavisam slikti, ja, kad tu cilvēkam nevar neko uzticēt, viņš tev vienmēr piečakarē, tu viņam iedod karti un saka, aizēj pēc pamperiem par pēdējo naudiņu, jo pamatā es uzturu visu, jo cilvēks nevar pie sevis naudu ilgi noturēt, vai nu nospēlē, vai nodzer, vai, nu, vienalga kaut kādā ceļā viņam nauda vairs nav. Tad viņš atnāk bez kartes, bez naudas un bez pamperiem. Nu, tieši tik neusticami, ja? Ar kādu morālu tu cilvēks dzīvo, ja tu pats savam bērnam, nu, neuzskati par vajadzīgi, ja, šīs lietas. Un sākumā viss ir ļoti rožaini. Es nezinu, kāpēc Dievs arī mums, ka mēs iepazīstam Dievu, mums viss ir tik skaisti un rožaini, tik viegli, Dievs nes uz rokām, viss tāds, nu, viss smaržo, viss plūst. Arī ar attiecībām tā ir. Un es domāju, ka tā arī kaut kāda Dieva žēlstība, kad, piemēram, es arī satiekot savu vīru, kaut kādas tādas lietas, kas man viņās šobrīd lec ārā un varbūt tad nepatika, tagad nepatīk. Es sākumā vispār to neredzēju, Dievs neļāva man to ieraudzīt. Jo tad jau tad varbūt mēs nekad neviens neaprecētos un nekad neviens otru neiemīlētu, ja tikai Dievs ļautu visus to ieraudzīt, ja. Bet viņš, tāpat kā mēs arī Dievu iepazīstam pakāpeniski, un viņš mūs pa vienai, kā saka, sliktam ieradumam vai kaut kādai sliktai pieķeršanās vai kādai lietai, tā kā tīri, tā arī notiek ar attiecībām, kad tu tā kā nododies tām attiecībām, tad Dievs parāda, nu redzi, bet tev jāsadzīvo šito, tu varēsi, tev jāvar, jā, nepadodies, ej tālāk. Bet ar Dievu tas ir daudz paveicamāk. Pirmkārt, tu vienmēr, zinu, ka man bija draudzenes, kas bija, ir draudzenes, es biju pasākus, ka kaut kāds kašķis, kaut kas, es zvanu draudzenei. Un es tā priecājos par tādām draudzenēm, kuras zinu, ko viņas saka, tā, kas viņām piezvanu. Viņa man saka, man draudzene, viņa saka, kāpēc tu man to visu stāsti? Ej taču pie Dieva un pasaki viņam, nu, kāpēc Dievam to saki, nu, kāpēc tu man zvani? Un man sākumā gribējās, zin, tā sadusmoties, nu ko, bet es gribu kādam pačīkstēt. Bet pēc tam es saprotu, bet tā ir. Nu, kurš to var risināt, mana draudzene? Nevar risināt. Neviens cilvēks to nevar risināt. Dievs tur var iejaukties, Dievs tur var manu sirdi izmainīt, varbūt manu vīru sirdi, ja vajag izmainīt, un vērst to par labu. Un tā kā daudz lietas Dievs ir mācījis. Un paldies Dievam par arī draugiem, kas ir līdzās tajā brīdī, ja? Kas tev arī tā nolaiž tevi no tiem mākoņiem lejā un saka, nu ko čīksti, nu ej taču tur. Izrisini to situāciju ar Dievu vispirms. Tā. Cik svētīgi, ka mums ir draugi, kas saka patiesību, pat ja tā ir netīkama mūsu ausī un mūsu miesai grēcīgajai. Jā, un tie ir patiesi draugi, man liekas, vai ne? Nevis tādi, kas vienmēr tev pateiks, nē, viss ir labi. Jā, viņš slikts. Tieši tā. Jā. Kāds tad tas kultivē to visu aizvainojumu, tas nerisina neko. Jā, un paturpinot arī, jūs ar to tavu pirmo draugu, jūs iepazināties 9. klasē, vai ne? Tas pavisam skolā. Nu, vot, mēs mācījāmies vienā skolā ar tevi, mēs jau par to esam runājuši. Jā. Un es mācījos 5. klasē un tu 9. Un tu biji tikko atnākusi uz jaunu skolu, un es atceros, nu tā kā man kā pieklasniecei, vai ne, tādam pilnīgam
bērnam, vai ne, skatīties uz tiem 9-klasniekiem, vai ne, viņi likās tik pieauguši, vai ne, un tik lieli, un visu varoši un zinoši, un es atceros, kā jūs, nu, tā kā to milzīgo stāstu ap jūsu tā kā sajiešanu kopā, vai ne, tā kā viņš bija tur krūtākais puisis skolā, vai ne, un tu biji tik skaista, tā kā skaista meitene, kas tikko ir atnākusi uz skolu, vai ne, un ka tas viss no manām 12-gadīgu bērnu acīm, vai ne, izskatījās kā tāds, nu, īsts filmu mīles stāsts, vai ne, un tas tā kā Romeo un Džuljeta, kaut kas tam līdzīgs. Un es gribu vienkārši, es to sāku ar tādu domu, ka mēs aizejam savā, vai ne, spēkā, savā miesā, savā gribā un izdaram šos lēmumus, vai ne, un neļaujam Dievam būt klātesošam tik būtiskā lēmumā, ar ko tu, vai ne, savienos savu dzīvi. Tad mēs nemaz nezinām, tas varbūt izskatās skaisti un rožaini un sapņaini, vai ne, bet īstenībā cik tev ir bijusi grūta un smaga pieredze ar to visu kopā. Un tas man arī atgādina, ka es arī iegāju savās pirmajās attiecībās bez Dieva. Es vienkārši negribēju būt viena, un es vienkārši, nu tā kā manī bija arī tā kā kaut kādas tādas, kad man vajadzētu saglabāt sevi un pataupīt sevi tam īpašiem cilvēkam, bet man pilnībā nebija izpratnes par to, kā izvērtēt cilvēku, un es arī pati nebiju nekāds neticīga, ne laba meitene, bet, nu jā, cik svarīgi ir ar skaidrām acīm skatīties uz otru cilvēku, un it īpaši, ja mēs esam ar Dievu, un es domāju, ka viss mūsu klausītājs, kas klausās, pazīst Jēzu, tad pieņemt šos lēmumus kopā ar viņu. Tāpēc, ka tas ir tik būtiski, tu varbūt savā vientulībā un savā izmisumā gribēsi kādu sev blakus, bet vai tu izvērtēsi, kas šis cilvēks ir un vai jums ir veselīgi vispār savienot savas dzīves kopā. Zin kā, es jau pat teiktu, kad redz tagad es to saprotu, ka tajā laikā man trūka mīlestība mājās, pieņemšana mājās, jā. Un es ticu, ka nevienmēr tāds pusaudzis vai jaunietis spēj tā vienkārši apstāties, apsēsties un pavaicāt, kāpēc es skrienu pēc tās mīlestības, kāpēc man vajag to draugu, kāpēc man vajag, lai kāds mani apskauj, kāds trešais, ja, nevis mana māma, tētis, brālis, māsa un man ģimene, bet man vajag ātrāk sākt attiecības, kāpēc es laužos ārā no savas mājas, no tās ligzdiņas, no tās drošās vides, jo es domāju, cik daudz vairāk es būtu paveikusi, ja es būtu, darījusi tā pareizi, ja, pabeigusi skolu, pabeigusi augstskolu. Un tikai tad varbūt sākus meklēt tur dzīves biedru, ja, un domājis par ģimeni. Man tas viss sanāca pilnīgi atžgārni. Man līdz ar to es tā samīlējos, ka es biju gatava atstāt pilnīgi visu, jo lūk, beidzot kāds man pievērš uzmanību, beidzot kāds man pasaka kādu labu vārdu, beidzot kāds ar mani grib iziet ārā, kāds grib mani sadzirdēt. Un šī brīdī es pat teiktu, ja ir kāda mamma, kas klausās, kurai ir tīneidžera meita, ja, apstāties, vienkārši aprunāties. Kā tev iet? Ko dari? Vai man meita, piemēram, nāk un pieprasa apskāvienus, un es neesmu tāds tačī persona, ja, man ir tāda, es visu savu mīlestību atdodu tiem mazajiem bērniņiem, man jau viņiem daudz jāpieskārien, un tad atnāk tāds liels, 13-gadīgs, un kāds teiks, nav liels, bet, priekš manis liekas, cik viņa ir liela. Es saku, māma, es gribu, ka tu man apskauj. Un paldies Dievam, ka viņi māka to paprasīt, jā. Un es saprotu, ka, gribu, negribu, ir laiks, nav laiks, ok, nāc, es tevi apskaušu, jā. Mēs tajā skrējienā, jo šodien tas laiks un diena skrien nenormāli. Es nezinu, kādreiz, man liekas, tā nebija. Un citreiz paskrien dienu, un tu domā, vai es vispār paspēju katram pieiet klāt un samīļot, jā. Jo es aizvien vairāk, es ticu, ka tas ir Dievs, kas uzrāda, bet vai to viņa apskāvi šodien, vai to ar viņu parunāja? Jo, ja tu to neizdarīsi kā vecāks, viņš ies meklēt
kur viņu pieņem. Mēs visi meklējam kaut kādu vietu, kur mani pieņem, jo Dievs taču mani pieņem tādu, kāds esmu, ja. Bet ja arī kāds uzliek tādus baigos, no, ka tev jābūt tur, Dievs tikai tādus mīl un šitādus nemīl, jā. Es arī daudz dzirdēju par Dievu, ka viņš tāds baigais, ar stāvu ar žagaru bez maz vai tāds, tu šitāds, jā. Tad arī ir bail vispār to Dievu meklēt, jā, un tad tu skrien ārā no mājas, jo tur neko neļauj mājās, jā. Ir jāprast Dievam gudrība, kā ar pusaudzi būt blakus un kā viņu mīlēt, bet lai neskrietu un nemeklētu, un ja tu skrieni, tad apstājies un padomā, kāpēc tu skrieni. Vai tā ir tiešām tāda pieķeršanās šim cilvēkam, vai kas ir tas, kas tev tik ļoti velk, lai tev būtu šis otrs cilvēks? Ir tīpaši, ja tu vēl esi ļoti jauns, varbūt tu vēl esi skolā, varbūt tu esi sācis tikko augstskolā mācīties. Bieži vien šīs attiecības arī paņem to fokusu prom no mācībām. Fokusu prom, es aizgāju prom, es sāku bastot muzikas skolu. Tad, kad man parādījās draugs, es domāju, ka es varētu neiet. Ja pirmajā pusgadā iešu, otrajā pusgadā, neiešu. Es tik ļoti daudz lietas nožēloju, jo tad manā vecumā, jā, manos 33, liekas, ka es tik daudz varēju izdarīt citādāk, tik daudz varēju paveikt, ja man būtu bijis atbalsts, jo Klaus parādījās, es varēju pabeigt savu vidusskolu, ko es nebiju pabeigusi un aizbēgusi uz Angliju pie lielās mīlas, kuru man vienkārši, nesmuki sakot, piečkarēja. Es iestājos augstskolā, es esmu pabeigusi, jā, augstskolu. Es nekad to nebūtu izdarījusi. Nekad. Ja man nebūtu kāds, kurš man ticētu, kad tev sanāks, jā, un ir ļoti jāmācās būt blakus un noticēt tam savam bērnam, savam pusaudzim, savam jaunietim un iedrošināt. Nevis norādīt uz to, ko viņi nezina, nemāk un nesanāk. Viņi zina paši, kas viņiem nesanāk. Mēs bieži vien, tu pati, es domāju, arī Viktorija var teikt, ka mēs kaut kā pirmā lieta, es to nemāku, tas man nesanāk, to es nezinu. Bet kas ir tas, ko tu zini? Kas ir tas, ko tu proti? Ja? Kaut kā, es nezinu, kāpēc, bet tas paliek citreiz otrā plānā. Jā, bet es iedrošinu padomāt par šīm lietām un nesteigties laikam pa priekšu, jo Dievs zina, kuru mums ir jāsatiek, Dievs zina. Mēs tikai kaut kā neskapēc skrienam citreiz nevis ar Dievu, bet Dievam pa priekšu, ka viņš vienkārši, es ticu, ka viņš varētu vienkārši plātīt rokas un teikt, well, ok, labi, kad tu nāks atpakaļ, jo manā situācijā tā bija, es vienkārši skrēju pa priekšu un visu gribu attiecības, gribu, lai mani mīl, gribu, jā, tagad mīlestība, tagad bērni būs, nenojaušot, ko es pati savā dzīvē sadaru, ka tam nav svētības, tur ir lāsts. Ja ir lāsts, tad, mīļai, nebūs prieka, nebūs laimes, būs daudz asaru, ļoti, ļoti daudz asaru. Atceros, ka man krustmāmiņa teica, Dārts, nekad nevar iedomāties, ka tu staigās tādiem ziliem riņķiem. Izrādījās, ka tas bija ļoti āršķirīgi redzams, ka man neiet it kā viegli, lai gan es smaidu un viss ir skaisti. Bet kaut kas, tik daudz asaru lietas nebija, jā. Tāpēc es no sirds iesaku, izvēlēties svētības savai dzīvei, ar Dievu izvēlēties svētības un paklausīt tam, ko viņš saka savā vārdā, kādas viņš redz attiecības starp vīrieti un sievieti, kādas viņš redz attiecības, kādu viņš redz tevi, kā pirmkārt jau viņā iesakņojušos identitāti ieraudzīt sevi, ja, kas es esmu. Palasīt vienkārši vārdā, ko viņš saka, kas tu esi, ja? Ka viņš tevi jau ir zinājis, pirms tu vispār biji paredzēts, pirms tu vispār biji projektā plānā, es nezinu, tavu vecāku par tevi sāka domāt, ja? Dievs jau zināja, ka tu būsi, ja? Tas ir vienkārši, to nevar, man vienmēr ir tādi uguņošana prātā, kad es saprotu, ka Dievs zināja, ka man būs jābūt, lai arī cik grūts tas ceļš nebūs, ja? Lai arī mans teicis, man negribēja, ja,
tevis teica, zināja, ka neatkarīgi no tā, Dārta piedzims, Dārta būs, un Dārtai būs. Un tagad es varu par viņu liecināt un teikt, paldies, Dievs, kad es esmu, ka man ir bērni, kad tu tieši tā visu esi sakārtojis manā dzīvē, kad es varu par tevi runāt. Wow. Amen. Tiešām, kas par stāstu, kas par liecību, un tā kā es tik ļoti jūtu svētā gara klātbūtni un viņa vadību, ka pilnīgi mēs aizgājām pilnīgi citā ceļā nekā bija domāts, un tas ir tik ļoti viņš pats, un tik ļoti pārsteigumu Dievs, brīnumu Dievs. Tāds viņš ir. Jā. Bet zini, kā tā ir foršāk. Tā ir drošāk, tā ir foršāk, kad viņš parāda to ceļu. Gan ko runāt, gan kur iet, gan tu esi drošībā, jo tu zini, ka Dievs ir stipra klīncēs, kurš pat, ja, tas tik, liekas, tie ir tikai tādi vārdi, bet ka tu tā kā ar savu prātu atzīst, tiešām Dievs, tu esi lielā klīns, tu esi mans patvērums, wow, tu saproti, tad viss cits ir pilnīgi tāda niecība, viss tas ir galvenais, ja Dievs pateica, ja Dievs ar mani izdošanās, jā, tas ir tik būtiski. Un viss caur Dieva vārdam, Dievs visu laiku atgādina, ka viņš par mums gādās, ka viņš ir tas, kurš liks mums, iet pa viņa ceļiem, un viņš tos pašķirs, viņš sataisīs, viņš to ir visu laiku darījis cauri gadu tūkstošiem, cauri cilvēces vēsturē. Viņš ir par mums gādājis un rūpējies, tad kāpēc mēs katru dienu gribam šaubīties un mēģināt savā spēkā kaut ko izdarīt, ja viņš ir apsolījis par mums gādāt. Jā, redz, mēs esam tikai cilvēki, mums vienmēr ir, it īpaši, ja mēs esam tādā pārbaudījumā, ja. Vai viegli ir ieraudzīt, ka tas ir pārbaudījums, tad ir tāds, kā tikt ārā, kas tas tāds ir, es vairs negribu, laižiet mani ārā. Bet, kad ieraugi, tas ir Dievs, kas tev vada, tad tas pārbaudījums dara izturīgu tevi, jā, dara tevi stipru, lai tu pēc tam jau nākamajā pārbaudījumā daudz vienkāršāk tiktu cauri, jā. Tā, paldies Dievam par viņu uzticamību. Tiešām, slava Dievam, viņš ir tik mīlošs, un paldies Tev, Dārta, ka biji ciemos, šī saruna ir mani vienkārši wow. Pārsteigusi, iedvesmojusi, stiprinājusi, un es ticu, ka tiešām mūsu klausītājs arī būs svētītas ar šo. Paldies Tev, Dārta, un paldies, ka klausījāties, mīļās klausītājs, tikšanos nākamajā reizē. Tu klausījies raidierakstu Sirds draudzenes. Tu vari atbalstīt šo kalpošanu ziedojot, kā arī publicējot savu saturu Sirds draudzeņu sociālajās platformās. Uzzini vairāk mājaslapā sirdsdraudzenes.lv.